Manuprāt, Jūrmalas valdzinājums rudenī ir cilvēki, kas šeit dzīvo un cilvēki, kas apmeklē Jūrmalu. Un, protams, tā ir daba, tā ir jūra, tas ir rudens, tas ir lapas. Tas ir fantastiski svaigs gaiss ar vieglu briežuskuju aromātu. Tā kā es esmu dzīvis Jūrmalā un audzis Jūrmalā un arī šobrīd dzīvoju Jūrmalā, tad ar saviem bērniem mēs ļoti bieži mīlam pastaigāties gar jūru, panojot. Un, protams, arī labā laika apstākļos mēs mīlam arī pabraukt ar riteni gar jūras krastu un gar pludmali. Un beigās tas mūs riktīgi uzlādē. Darbdienās, kad saule ātri noriet, Jūrmalā ir vietas, kur sevi var uzlādēt. Un tas ir Dzintaru meža parks, kurš ir izgaismots, kurā var nodarboties ar dažādām sportiskām aktivitātēm, pabraukt ar skrituļdēli, ziemā, protams, arī paslēpot. Vairs jau nav vasara un ir diezgan drēgns ārā un vējiņš pūš. Un patiesībā šis ir īstākais laiks, kad aiziet un kaut kur iestiprināties. Un Jūrmala vienmēr ir bijusi slavena ar savām dažādu tautu virtuvēm. Un patiesībā tur var dabūt gan karstu zupu, gan ceptu gaļu, gan grilētu zivi un dažādus kartupeļus. Un tās ir lietas, kas mūs uzlādē drusku savādāk. Man šķiet, ja esi jūrmalnieks, tad tā, protams, ir tava dzimtā pilsēta. Ja neesi jūrmalnieks, tad atbraucot uz Jūrmalu, pēc tam prom braukt vairs nekur negribās. Tā kā jūs esat laipni gaidīti.